principā tie ir, ir kā ikdienas rīta soļi, jā, notīrīt seju, nomazgāt, pēc tam ar toniku, lai labāk jūtās. Liekam dienas krēmi, ja gribam palutrināt, tad vai nu serumu vai kapsulu. Tad mēs no rīta varam uzlikt mazliet viņu maskējoši, jau koriģējoši uz tām vietām, parasti zem acīm ir tās vietas. Tonālo jau es esmu izvēlējies, kurš varētu jau piestāvēt pēc tonīša. Jo principā tonālo pārbaudu uzklājot uz vaigu, izlīdzinot, paskatās, vai viņš ir redzams, jā, tas laukums, vai viņš nav redzams. Tonālo sākam likt no pieres. Mums ir svarīga sejas centrālā daļa. Jā, piere, tālāk deguns ap acīm. Ap acīm ļoti rūpīgi un uzmanīgi. Ja? Jo šī ir svarīgākā zona, kurā ir jāizskatās ļoti labi. Ja, tāpēc mēs pievienojam, ja nepieciešams. Liekam ar tādām likšķinošām kustībām. Tālāk ap degunu. Deguns pats. Mute. Uz lūpām arī liekam. Ja gribam, lai lūkrās ilgāk turās, tad arī uz lūpām. Knipiņš. Jā. Un, ja tonis ir izvēlēts pareizs, tad, patiesībā, liekot tikai centrālā daļā, jā, viņš, teiksim, tas ādas tonis, viņš neatšķirās, jā, un tas nodrošina to, ka tonālais izskatās ļoti dabīgi un neizskatās kā maska, no kā ļoti daudz baidās. Tā kā atkal tas tonis ir piemeklēts ādas krāsā, nav jāuztraucās, ja, ka te būs līnija, ka viņš, teiksim, te nebūs smuks aploks ar ādas tonī. Ja? Tātad esam sagatavojuši pamatiņu.